Доброе утро, добрый день или добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы прочтем сказку на латышском языке про Машу и Медведя. Labrīt, labdien, labvakar, un stāsts saucās labu apetīti. Приятного аппетита! Kādu dienu pie Lāča ciemos atbrauca Talīns radnieks, Lacens Panda. Viņš bija paņemis līdzi Ķīnas virtuves pavargrāmatu. Abi ķepaini nolēma pagatavot cienāstu. Lacens atvera grāmatu, norādīja uz bambusa koka zīmējumu un noglaudīja sev pūci. Viņam ļoti garšoja šis kārums. Bet Lācis pakrātīja galvu. Nē. Pašķirstīja grāmatu un atrada vontona recepti. Tā sauc ķiniešu pelmeņus, kas ir līdzīgi mazām pauniņām. Mazais Panda izvilka no ceļa somas pavāru cepures un priekšautus, gluži kā īstiem pavāriem. Abi radnieki saģērbās un svinīgi paklanies viens pret otru un ķerās pie gatavošanas. Viņi iejauca mīklu, izrulēja stienīšos un Lācis sagrieza tos nelielos gabaliņos, kas līdzinājās bumbiņām. Tad ķepainis gaļas mašīna samala gaļu. Iegūtā masa bija tieši tāda, kāda nepieciešama pelmeņiem. Lielais pāvārs jūtās ļoti apmierināts. Tieši tobrīd cauri sauli pūč laukām ar tīkuņu rokās Joze Maša. Vasara bija silta, visapkārt virpuļoja neskaitami tauriņi, bet ieraudzījuši meitenīti, tie sakļava spārniņus un paslēpās aiz saules puķu lapām. Nerātne uz taciņas ieraudzīja kāpuriņu un sēkoja tam. Viņa centās ar tīkluņu noķert kāpuru, bet tas izrādījās veiklāks un aizbēga no meitenes, nokļūdams Lača mājā uz galda, kur lielais ķepainis ar mazo pandu gatavoja ķīniešu pelmeņus. Kāpuram pakaļ virtuvē ieskrēja Maša. Stāvi! Sauca palaidne, lēkādama pa galda virsmu tieši starp mīklas bumbiņām. Ahā! Noķeru gan! Iesaucas Maša un sagrāba kāpuru aiz astes. Te pēkšņi nerātne ieraudzīja Lācēnu. Ciemiņš atbraucis, paskaties, kāds man ir skaistulīs! Meitenete iesaucās un piebaza kāpuru viesim pie paša deguna. Pandens pakāpās atpakaļ un neapmierināti pašūpoja galvu. Maša sāka kāpuriņu glaudīt un murmināja. Ak, tu manu skaistulīti! Lācis izvilka burku un iedeva to meitenei. Viņa priecīgi iestūmatāja drebošo kapuriņu. Ai, ko jūs te gatavojāt? Es jums tulīt palīdzēšu! Iesaucas nerātne un pieskrēja pie mīklas, kas stāvēja uz galda. Lācens sadrūma un nogrozīja galvu, bet Maša nelikas mierā. Es jau zinu burvju vārdiņu, dodiet! Panda norādīja uz izlietni. Maša saprata, ka Lācens mudina viņu nomazgāt rokas. Meitene pieskrēja pie izlietas, nomazgāja plauktus un žigli diedza atpakaļ. Lūk, viņa noteica atrādīdama roķeles. Ciemiņš vēlreiz ielūkojas ceļa somā. Tur atradas pavara cepurīte un priekštautiņš arī Mašai. Meitene ķiķināja, tik ļoti viņa patika jaunais tērps. Tagad varēja turpināt darbu. Lācis sadalēja mīklu 3 porcijas, Panda rūpīgi izveltnēja mazās bumbiņas plācenīšos. Viņa sāka zvētēt ar mīklas veltni pa bumbiņām ar tādu spēku, ka tās pārvērtās plācenīšos. Galds drebēja, viss, kas atradas uz tā liekāja. Un kāpuriņš, kurš ļoti centās tikt ārā no burkas, nemitīgi vēlās atpakaļ traukā dibenā. Lācens centās sacert lekājošos placenīšos, bet Maša tikai turpināja strauji daudzīt ar veltni pa mīklu. Beidzot, placeņi bija gatavi. Peikainis izkārtoja tos uz galda. Pandens izvilka no ceļasomas koka irbulīšus un pasniedza tos Lācim un Mašai. Abi Lāči veikli darbodamies ar irbulīšiem, lika malto gaļu uz placenīšiem un salipināja tos glītās pauniņās, vontonus. Maša gan nekādi nevarēja tikt galā ar irbulīšiem. Maltā gaļa līda uz visām pusēm.
Pat lācim acī trapija. Veiklais panda ķera gaļu lidojumā un lika uz placenīšiem. Ķepainis atņema meitenei irbulīšus un iedeva vietā peikaroti. Lūk, to es saprotu, tas ir kā pie mums, iesaucas Nebēdne. Viņa nolēma izgatavot vienu lielu pelmeņu, paņēma placeni, uzlika malto gaļu, tad virsu uzlipināja vēl vairākus placeņus un visu savēla milzu bumbā. Skat, pelmenis ir gatavs! Atmierināta iesaucas Maša. Lāči tikai šupoja galvas, vērojot Nerātnes izdarības. Lielais ķepainis vēlreiz ņēmās izskaidrot, kas jādara. Mazās būmiņas jāizveltnē mazos plācinīšos, virsu jāuzliek malta gaļa un pēc tām jāsalipina nelielas pauliņās. Bet Mašai tas likas gaužam garlaicīgi. Viņa ātri veidoja nenosakamas formas pelmeņus, censdamas apsteigt plācēnu. Beigu beigās visi pelmeņi bija salipināti, un tad meitenes atcerēs par kāpuru. Jā, beidzot gatavi. Lācit, bet kur mans kāpurs, skaistulītis? Burkā kāpura vairs nebija. Māša steidzas to meklēt pa istabu. Viņa ielūkojas plauktos, tur aiz aizkara sēdēja zaķis un grauza burkānu. Ķepainis devās meitenīti palīgā. Viņš atvira pat lēdus skapja durvis, bet tur vilks ēda cīsiņus. Lācis ar Māšu turpināja meklēt guļamistabā. Nerātne palūkojas zem gultas nekā. Pēc tam ieskaties groziņā. Atkal nekā. Pēkainis savukārt pacela spilvenu. Ja nu kāpurs paslēpiesim tā, bet tur izradies ēzis. No kur gan palicis kāpurs? Kamēr Lācis ar Māšu centās atrast bēgli, rosīgais panda ar koka lapsiņu meta katlā pelmeņus. Ūdens jau varjās, pelmeņi drīz būs gatavi. Pa visu māju izplaties gards aromāts. No kur gan ir Mašas skaistulītis? Lācis pat paņēma lupu, lai to sameklētu. Viņa abi ar meiteni staigā pa istabu, bet kāpura nekur nebija. Maša pacela vāciņu kastrolim, kas stāvēja plauktā. Tur nes kāpēc sēdēja vāvere. Ķepainis piegāja pie plīts, kur stāvēja pelmeņu katliņš. Tīklīdz Lācis pacela tā vāku no katla, izpurdza skaistu daudzkrāsainā tauriņu mākonis. Wow! Maša paķēra tīkliņu un metās košajam līdoņam pakaļ. Tie iztraucās pagalmā un aizviepuļoja pāri pļaviņai. Tikmēr lādzīgais pēkainis ar savu ciemiņu stāvēja uz mājas sliekšņa, ēda garšīgos skiņešu pelmeņus un vēroja mazo Nerātni un tauriņus. Lūk, tāda pasaka. Beigas, un kurš klausījās, tas ir mālacītis. Atā!